Čau visiem. Es pirms tam kaut ko sāku filmēt, bet sapatrojos. Tātad beidzot ir pienāks tā diena, kad Oskars var uztaisīt to foršo lampu. Lampa mums būs 1,40 m. Tas ir pieklājīgi liels izmērs. Izskatās, ka ir maziņš 1,40 m. Normāla lampiņa. 5 spuldzēm. Varēs mainīt spožumu. Taisīšu no tā paša gaišā ozola. Būs vadi visi forši iekšā paslēpt, neko nekur neredzēs. Slēdzīts. Griežamais tāds dimmable switch. Iegādājos push-in wire connectors. Vajadzētu šitiem, teiksim tā, atvieglot nedaudz darbiņu. Lai nav tur kaut kas jātina ar izolēni. Kurš tina ar izolēni? Vajag tomēr droši, tāpēc, ka tā ir elektrība. Tad man būs jāuztais tādu čanelīši, lai šie maziņie iet tur iekšā. Forši viņus var noslēpt un visi vadi jāsaliek spuldzēm, visu tur Es mēģināšu jums visu parādīt. Es ceru, ka man labi sanāks. Ja nesanāks, sorry, piedod. Nē, būs labi. Tad pulkstens ir 1:30 un mēs sākam zāģēt materiālu, gatavojam pilnīgi visu. Meklējam, kur man tie vadi, viss ir pārējais ir un liksim spuldzes iekšā un testēsim kaut kā tam līdzīgi. Skatāmies procesim, vai ne? Nobody's harder than me, I'm a breaker of chains, I'm living it free. Trust what I said and not what you see. Nobody keep it in order like me. I'm really a beast and I'm out in the wild. The will in my eye and I want it right now. That's a vow and I gotta get it, the victory's mine. You trying to compete, it's wasted time. Came from the bottom but now I'm in front of the line. In front of the haters, I turn them to motivators. I don't owe them no favors and any beef and get catered. I'm on my way, doing my flex, running it up, getting my checks. I got the power, give me respect. I live this life and on to the next. I live this life, then on to the next. Give me respect. I live this life, then on to the next. I flex different than them boys that ain't been grinding strong. You can spot a winner cause his money and his fortune long. But I'ma get my bag every day, it don't matter what you want. Make sure you check yourself, talk about me, but you talking wrong. Closer to home I can get certified OG, paid all my debt. With my flows, power supreme, come from below, it's in my genes. I talk what I like, that's real nice things. Side down before approaching the king. Muscle strong, think money and power. Hop on the track like I hop in the shower. Brick at the brick like I'm building a tower. And I'ma do that into my final hour. And my brain growing like a flower. I get the bed, I don't be in it. I'm on my way, doing my flex, running it up, getting my checks. I got the power, give me respect. I live this life, then on to the next. I live this life, then on to the next. Give me respect. I live this life, then on to the next. Es jau ieraugu kašķaku, bet to es izlaboju. Man nācās pārtaisīt dēļ. Šos caurumus, tajā video jūs redzējāt, izskatās liela cauruma, kad tur, vai ne? Es nepiedomāju to, kad bļāmies tie caurumi ir lielāk pa dēļ. Labi. Jo kāda ir ideja? Šeit jūs redzat, šeit ir tāds uztaisīts. Tajā iekšā būs vadi viss noslēpts. Tad ir caurumiņi, ar ko šie tiks pieskrūvēti. Un caurums ir šeit, kur pa kuries vads, un viņš nāks šeit iekšā un te ārā. Un šeit galā būs, ja nezinu, kā viņus sauc, šos galiņus tā te. Man jāizdomā, kā es viņus tur piestiprināšu taņi galā. Lai nav tā, kā es. Jo es to lampu taisīju tiešām baigi sen, un es neatceros, kā es viņu taisīju. To vajadzēja pierakstīt, bet tad jā, visi šie ir samočīti perfekti un vienādi. Saliksim tā, lai ir pārpētīsim tiešām divreiz. Jo caurumi tikai būs vienā pusē un pa virsu nāks līste, kura tiks pielīmēta. Pēc jā, tā. Tagad mēs šos mēģināsim, tagad sāksim čītot vadiņus un visu pārējo un skatīsimies, kā mums beigās tas sanāks. Jāsavalk ir vadi iekšā un uzreiz jāliek gali klātī ir. Cik tālu tiku? Tātad. Ko jūs redzējāt, ko jūs neredzējāt, ko es stāstīju, es esmu aizmirsis. Tad, jā, vadiņus savilkt cauri, visu smuki.
uzliku karsto līmīti šeit, katrā vietā. Šeit ir karstā līme, lai baigi nekustās, tā kā būs spuldzes ieliktas, bet viennozīmīgi vadu norauties nevar, jo šajā vietā, kā jūs redzat, neredzat, nifigā te nevar redzēt, šeit ir skrūvīte. Viņš ir pieskrūvēts ar skrūvīti, un tagad viņi bišķiņi ir uz leju, tāpēc, ka viņš ir guļošā pozīcijā, bet līdz, ko būs stāvs, tā viss būs super. Tad tagad doma ir salikt, pat varbūt neiešu pēc karstās līmes vēl, vienkārši paņemt, pielikt strāvu. Jo, kā jūs redzat, zils, bruns, zils, bruns, zils, bruns, zils, bruns, tad vienkārši pie viena nāks viens klāt, otrs, un taisam testu. Vienkārši nav jēgas tālāk turpināt, jo, es it kā visu saliku pareizi, bet drošības labāk vieglāk ir vienkārši paņemt un iztestēt. Kaut te pa vienreiz spuldzi ielikt katrā un pārpatīt, ne? Aizmačīsim pēc spuldzes un uztaisam testu. Iekšā. Pēc tam obligāti spuldzes jāsaliek apakaļ iepakojumā ir, ja kaut kā negribās viņus sabojāt, jo spuldzes izskatās šādus, tad spirālīti. Viņas visas man mājās kastītais smuki stāv, lai nemētājas. Saskrūvēsim visas spuldzītes. Tā, vēl 3. Un tad pārpētam un skatāmies. Ja viss strādā, tad mēs turpinam strādāt. Un karsto līmu tos vārdus visus nostiprināsim. Varētu gan jau kaut kādā savādākā veidā ar viņus nostiprināt, bet es domāju, ka es izmantošu karsto līmu. Man nav nekāda tāda, kas varētu viņus tā forši pieturēt. Patiesības moments, vai kā tu saka, moment of the truth, teiksim tā. Šiļos pagaidām tikai pielikt, lai viņi nesagāžās. Pēc, kad es negribu turpināt, kamēr es, nezinu, teiksim tā. Varbūt saliku vienu vārdu nepareizi un čau. Bet, it kā es nekur nesteidzos, tādām lietām, diemžēl nevar steigties, jo gribās tiešām, lai lampa ir solīda un smuka, un klients ir ļoti priecīgs. Tātad pēdējā spuldze. Viņa nav baigi spoža, tā lampa, bet, tā. Ko, rubijam? Nav nekā. Da, nē, slēdzas. Super. Savienojumi vienkārši bomba. Ļoti vienkārši. Es domāju, ka tie ir ar klipsīšiem, bet šie nebija klipsīšiem. Vienkārši iestum iekšā, viss viņš ārā vairāk nenāk. Tad, jā, ideāli. Es ar savu tādu gribu. Iepriekšējo, ko es uztaisīju, man viņa mājās stāvēja. Labu brīdi sīkam istabā viņa stāvēja. Kā naktslampa, viņa visu nakti deg. Un ko? Rubiem ārā. Skrūvējam ārā un turpinām. Ko, var teikt tā, kad lampa ir pabeigta. Vienīgais kaseks bija tas, kad es to saurumus pa lielu uztaisīju, bet to dēļ es nomainīju, paņēmu jaunu. Apakšā 4 cm no ozola virsmas. Tāda kājiņa, ļoti stabila lampa, šīs nedaudz kustās, tā ir jābūt. Jo tie vadi ir, kā jūs redzējāt, viņi ir pieskrūvēti, iestiprināti, tur nekas nenotiks. Ja baigi raust, tad var būt, bet, nevajadzēja nekam notikt. Nav paredzēts viņi raut, teiksim tā vispār. Tad jā, viss strādā forši. Apslīpēju smuku maliņas. Šos es vienkārši pielīmēju. Te nav skrūju, nekas no ārpuses, jo eļļēni ir augšpusī. Te gan es uzliku 2 skrūvus un tapiņas. Varēja arī to pašu pielīmēt. Skatīsimies. Nākošai lampai, jo es viņu taisīju tādu pašu, kā man viņa bija bildēs.
Un apakš, jā, nu apakšais pieskrūvēju. Nu, tiemžēl, nu, tur vēl varētu ar tapiņā vai kaut kā tam līdzīgi. Bet, nu, es domāju, ka, nu, tāpat tās apakšā neviens to nelīdīs un neskatīsies. Bet, nu, kopumā viņa ir ļoti smuka. Viņš it kā skaitās dims, bet viņš, nu, tā baigi grūti ir parādīt. Viņš baigi, tajā momentā baigi ātri ieslēdzās, bet, nu, var pagriežot uz apakai, viņu var noregulēt. Bet, jā, kopumā viņa tā izskatās. Esmu ļoti apmierināts, ja godīgi. Cilvēks, es domāju, būs ļoti priecīgs. Diemžēl spuldzes nav iekļautas, jo spuldzes ir ļoti dārgas, 10 poundu gabalā. Tāpēc lampa pārdodās bez spuldzēm. Kopumā super. Kā jūs domājat, jūsu domas? Ļoti patīk. Man viena to nopirka, un cilvēks bija ļoti, ļoti priecīgs par to lampu, un šī ir tāda pati. Vadiņš šeit nāk ārā, smuki. Būs tikai jānotīra mitru lupatiņu, viņš viss putekļains. Diezgan garš sanāca, tāpat tās palūrēsim bišķiņ tuvāk. Tas spuldzes foršas tādas. Bet, nu, man ir rakstīts, ka cilvēks var iegādāties pats savas spuldzes. Šīs, diemžēl, nenāk līdzi, kā jau es teicu. Nu, vadiņš šeit nāk ārā smuki. Tāli baigie kaseki nav, maliņas smuki, viss apslīpāts. Nu jā, šie vienīgais. Nu, ok, tas vienīgais. Kā jūs redzējāt, visu vadu procesiņu, viss ir iekšā. Šī malā ar tiem smukiem, tiem tur, kā viņi tur sauc, konektorīšiem. Šiem te baigi labi ir. Tiešām šie ir super. Kopējās izmaksas, lai uztaisītu lampu, kokmateriāls, cik man aizgāja. Kokmateriāls man bija 10 poundi. Vats ar visiem šiem bija 20 vai 25 poundi. Un kas vēl? Konektori bija 3 poundi. Tas arī ir viss. Pēc izmaksas nav pārāk liels. Nu, darbs, diemžēl, jā. Darbs ir nedaudz vairāk. Tā kā tā, mīļie skatītāji. Patika lampiņa. Uzsit laiciņu. Gribu redzēt vēl foršus darbiņus. Piesakomē. Izdomāsim, ko mēs nākušā taisīsim. Un kaut kur daudz palika, kas bija jātais. Tā kā jā, šādā veidā top šādu lampu. Un manā skatījumā, jebkurš viņu mājās var uztaisīt un nav viņa grūta. Nu, protams, viss aizņem laiku, ja gribās tiešām rūpīgi, lai ir zolīti, lai nav tur tā, nu, tāpēc es arī šeit liku to leņķi, lai man tiešām viss ir taisi, smuki, nav nekādas spraugas, nekas, un tiešām lampa ir izdevusies superīgi. Tā kā, paldies, ka skatījāties, un tiekamies jau nākamā video. Čau!